Esiet sveicināti klātesošie un visi tie, kuri šorīt mums ir pievienojušies tiešsaistē. Valsts kontrole ir noslēgusi liederības revīziju par pamatizglītības kvalitāti. Šajā revīzijā vērtētas atbildīgo institūciju, valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu veiktās darbības, lai katram bērnam Latvijā nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas saņemt kvalitatīvu pamatizglītību. Plašāku skaidrojumu par revīzijas rezultātiem šodien sniegs valsts kontrolieris Edgars Korčagins, valsts kontroles padomes locekle 3. revīzijas departamenta direktore Maija Āboliņa. Savukārt pēc tam savu viedokli sniegs izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde un valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Inta Ozola. Pēc tam mēdījiem būs iespēja uzdot jautājumus. Vārds valsts kontrolierim. Labdien, godātie klātesošie, labdien tie, kas ir pieslēgušies attālināti. Valsts kontrole ir konstatējusi būtiskas nevienlīdzības Latvijas pamatizglītības sistēmā. Lai gan pastāv vienots pamatizglītības standarts, skolās nodrošinātās mācību iespējas un izglītības kvalitāte ievērojami atšķiras. Plašās atļautās novirzes mācību stundu apjomā, mācību priekšmetu integrēšana un neizpildīto stundu īpatsvars rada situāciju, kurā skolēnu zināšanu līmeni nosaka nevis vienotas valsts prasības, bet konkrētās skolas pieņemtā praksa. Šo situāciju var salīdzināt ar ceļu tīklu, kurā visiem ceļotājiem ir vienota karte, taču paši ceļi ir atšķirīgā stāvoklī. Vieni skolēni mācību galamērķī nokļūst pa gludu šoseju, savukārt citi ir spiesti virzīties par bedrēm pārpilnu ceļu. Revīzijā secināts, ka skolās trūks efektīvas sistēmas skolēnu stipro un vājo pušu agrīnai pamanīšanai, savukārt atbalsta personāla pieejamība ir nepietiekama. Arī formatīvā vērtēšana daudzviet netiek izmantota tā, lai nodrošinātu saulaicīgu un mērķtiecīgu palīdzību skolēnam. Vienlaikus akreditācijas fakts neapliecina skolas darbības kvalitāti, kā rezultātā bērni gadiem var turpināt mācīties vidē ar būtiskiem izglītības procesa trūkumiem. Pamatizglītības nodrošināšanā iesaistītās valsts, pašvaldību un skolu institūcijas, taču nereti sadarbības vietā dominē atbildības pārlikšana un savstarpēja norādīšana. Šīs sistēmas vidū atrodas skolotājs, kuram kā triju kungu kalpam jānodrošina bērniem kvalitatīvs mācību process. Šīs revīzijas mērķis nav vainīgo meklēšana, bet gan godīga esošās situācijas izvērtēšana un priekšlikumu sniegšana tās uzlabošanai. Valsts kontrole ir sagatavojusi ieteikumus izglītības un zinātnes ministrijai, kuru ieviešana nodrošinās kvalitatīvu, skolēnu vajadzībām atbilstošu un uzraudzītu pamatizglītību visā valstī. Paldies! Labdien! Es tad sākšu jau detalizētāk iepazīstināt ar revīzijas rezultātiem un sākumā par to, kas ir revīzija raksturojošie lielumi. Pirmām kārtām mēs revidējām šajā revīzijā vispārējo pamatizglītību. Pamatizglītība tā ir 1. līdz 9. klase, un vispārējā izglītība neietver speciālo izglītību, kuru valsts kontrole ir revidējusi arī jau iepriekš. Revīzijas periods, pamatperiods aptver 4 gadus, no 21. līdz 24. gadam, taču tas parāda tikai to, ka valsts kontrole strādā ar datiem, ar aktuālākajiem, jaunākajiem datiem, kādi ir pieejami, bet, protams, visā revīzijas laikā, ja mums ir iespēja iegūt kādu aktuālāku informāciju, mēs to noteikti darām, un šī revīzija nav izņēmums. Tāpat mēs arī sekojam līdzi visām aktualitātēm, kas skar revidējamo jomu, un arī attiecībā uz pamatizglītību akreditācijas jomā grozījumi ir veikti vēl šī gada sākumā. Revīzijas izlasē šajā reizē, kur mēs devāmies detalizētās pārbaudēs, ir iekļauts 6 pašvaldības, tā, lai viņas būtu ļoti atšķirīgas. 3 valsts pilsētas, tajā skaitā arī galvaspilsēta un 3 novadi. No šīm pašvaldībām tika izvēlētas arī atšķirīgas pēc dažādiem kritērijiem kopumā 21 izglītības iestāde, un tajā skaitā arī 2 tālmācības iestādes.
Vispārējā pamata izglītība ir tā izglītība, kuru iegūst vairums Latvijas skolēnu, un 2025. gadā Latvijā bija teju 200,000 skolēnu šajā izglītības pakāpē, un kopā darbojās nepilni 600 skolu. Šajā brīdī der minēt arī finansējumu. Pēc pēdējiem aktuālākajiem datiem uz 2024. gadu vispārējai izglītībai tiesa ne tikai līdz 9. klasē, bet līdz 12. klasē kopā no publiskajiem līdzekļiem tiek tērēti 904 miljoni eiro. Tādējādi arī šī ir nozare, kurā no publiskajiem resursiem mēs atvēlam teju miljardu. Vēl jāpiemin, ka 3 gados vispārējās izglītības finansējums bija pieaudzis par 31%. Kur tad var bērni iegūt pamat izglītību? Skolām ir dažādi nosaukumi Latvijā, tās ir sākumskolas, tās ir pamatskolas, tās ir vidusskolas, tās ir valsts ģimnāzijas, mums ir arī speciālās izglītības iestādes un kultūras ministrijas padotībā esošais mākslu kompetences centrs, kas gan nav revīzijā iekļauti, bet šīs skolas māca saturiski vienu un to pašu, jo pamat izglītības standarts ir vienots, neskatoties uz atšķirīgajiem nosaukumiem. Atšķirās klašu grupas, katrā skolā to var tikpat labi arī, tas iemesls var būt telpu pieejamība un tam līdzīgi apstākļi. Sākumskola ir no 1. līdz 6. klasei, pamatskola no 1. līdz 9. klasei, vidusskola jau līdz 12. klasei, un ģimnāziju situācija ir atšķirīga, tādēļ, ka ir ģimnāzijas, kuras darbojas no 1. klases, no 7. klases vai no 10. klases. Šajā revīzijā ļoti nozīmīgs jautājums bija noformulēt to, kas tad vispār ir tas jautājums, ko mēs revidējam – izglītības kvalitāte. Un jāteic, ka revīzija apliecina, ka tādas viennozīmīga skaidrība mēdz nebūt arī nozarē strādājošajiem, kur nu vēl plašākai sabiedrībai un vecākiem, kuri laiž savus bērnus uz skolu. Bet īstenībā izglītības kvalitātes definīcija jau vairākus gadus ir nostiprināta likumā, un šī definīcija ir veidota caur mērķi, kuru mēs gribam sasniegt ar izglītības kvalitāti, proti nodrošināt katram bērnam iespēju sasniegt augstvērtīgus rezultātus viņa spēju robežās. Tas ir šis te virsmērķis, un definīcija pasaka priekšā mums to, ka uz šo mērķi var nokļūt, ja ir kvalitatīvi attīstīti priekšnosacījumi, un tādi ir 4 – mācību saturs un vide, ko šajā revīzijā mēs nevērtējām, mēs vērtējām mācību procesu un pārvaldību, kas tātad arī pakļaujās audita metodēm. Kopējais valsts kontroles secinājums ir tāds, ka valsts un pašvaldību līmenī nav radīti priekšnoteikumi, lai visiem bērniem nodrošinātu vienlīdz kvalitatīvu izglītību dzīvesvietai tuvākajā skolā. Un jautājumu grupas un secinājumi un arī ieteikumi var tikt iedalīti 4 daļās. Ir būtiski atšķirīgs mācību stundu skaits dalījumā pa mācību priekšmetiem. Ir konstatēti trūkumi, nepilnības un ļoti lielas pilnveidas iespējas skolu ikdienas darbības vadības procesos, lai tie būtu vērsti uz katra bērna izaugsmes vadīšanu. Akreditācija ir formāla un skolu attīstības plānošana ir diezgan birokrātiska un sadrumstalota, kur noteikti ir iespējas uzlabot un vienkāršot. Par būtiski atšķirīgo mācību stundu skaitu, kas īstenībā, jāteic godīgi, mums bija pārsteigums arī revidentiem, un pie tā mēs uzdūrāmies diezgan nejauši. Ievērojot, ka ir skolas, kur šie mācību stundu skaits un stundu saraksts būtiski
atšķiras. Sākot iedziļināties šajos jautājumos, mēs secinājām, ka tā prakse veidojas balstoties divās daļās. Pirmkārt, kā skolas plāno mācību stundu skaitu mācību priekšmetos un cik faktiski no plānotajām mācību stundām notiek. Pirmām kārtām, neskatoties uz to, ka pamatizglītības saturs, standarts ir viens un tas pats, un būtu tā kā loģiski, ka mācību saturiskais apjoms tiek plānots uz saprātīgi īstenojamu mācību laiku, tātad stundu skaitu, un stundu skaits arī ir ietverts pamatizglītības standartā, vienlaikus šis standarts paredz skolām rīcības brīvību, diferencēti 17 līdz 25% robežās. Kāpēc ģimnāzijām rīcības brīvība ir plašāka, bet pārējām skolām nē, šaurāka, atbildi mēs neieguvām. Nākamais jautājums mums iezīmējās tāds, ka praksē šīs procentuālās izmaiņas pārsniedz 25% robežu, kas lika mums skaidrot, kādēļ tā. Un izrādās, ka pamatizglītības standartā šīs papildu izmaiņas tiek pamatotas ar vārdu integrēti mācīt mācību priekšmetus. Principā šī integrēšana, ko es tālāk visu arī parādīšu ar konkrētiem piemēriem, izjauc šīs procentuālās robežas un padara tās par bezjēdzīgām. Trešā lieta ir tāda, ka mums ir skolas, kuras īsteno mācību programmas pamatizglītībā. Nevis vispārējā vidējā izglītībā, bet pamatizglītības pakāpē ar augstākiem plānotajiem rezultātiem. Faktiski tur iezīmēs specializāciju, un arī šajās programmās tiek mainīts mācību stundu skaits uz citu mācību priekšmetu, obligātu mācību priekšmetu rēķina. Un tad šim visam pa virsu nāk faktiskā situācija, ka daudzas no šīm plānotajām un tajā skaitā arī samazinātajām stundām praksē nenotiek dažādu iemeslu dēļ. Un tagad par konkrētiem piemēriem. Matemātikā no 1. līdz 9. klasei, tas tātad ir eksāmena priekšmets, kopumā pamatizglītības standarts paredz 1501 mācību stundu 9 gados. Ja viena skola par 25% palielina, bet cita par 25% samazina, tad bērni var mācīties matemātiku, kuru stundu skaits atšķiras par vairāk nekā 750 mācību stundām. Un līdzīga situācija ir arī latviešu valodā. Par integrēšanu. Zem šī vārda paveras vesela pasaule, kā var atkāpties no pieļautajām robežām. Tas ir konkrēts gadījums, kur skolā mācību priekšmets inženierzinības bija pilnībā integrēts un iekļauts datorikā. Turklāt, tas nozīmē, ka šis inženierzinību priekšmets stundu sarakstā atsevišķi vairs nepastāv, un datorikā stundu skaits jau bija samazināts par 40%. Kad tiek veikta šīs mācību stundu izmaiņas, tad ļoti skaidri iezīmējas tendence, ka mums ir dalījums otršķirīgos mācību priekšmetos, uz kuru rēķina var iegūt papildu stundas primāri jau eksāmena priekšmetiem. Mūzika un sports bez šaubām, bet tur jau parādās arī dizains un tehnoloģijas, kur viens otrs pamatskolas skolēns veido mācību uzņēmumus, un arī sociālās zinības un vēsture. Kur tad mēs ņemsim tos valstī lojālos pilsoņus bez šīm zināšanām? Un tas parāda arī to, ka mums nav valsts līmenī vienošanās par to, kas mums ir svarīgi, ko mēs bērniem gribam iemācīt, jo nevar būt tāda situācija, kad vienā skolā veselīga dzīvesveida attīstīšana ir svarīga, bet citiem nē. Ja jau reiz nav, un ja par to ir diskusijas, tad tas ir jārisina nevis individuāli skolu līmenī, bet pamatizglītības standarta līmenī.
Par mācību programmām ar paaugstinātiem rezultātiem šeit es gribu vērst uzmanību uz nevienlīdzību, jo tas pārklājums ir ļoti nevienmērīgs. Tādas ir 34 skolas, 14 pašvaldībās, un tādi arī izskatās tā Latvijas karte. Turklāt šīs skolas arī saturiski specializējas atšķirīgās mācību jomās, un, piemēram, matemātikas jomā ir 3 reizes mazāk skolu ar paaugstinātiem rezultātiem nekā kultūras un mākslu jomā. Par faktiski nenotikušajām stundām šie skaitļi īstenībā satriec. Mēs šajā reizē un jautājumā mēs tiešām analizējām eksāmenu priekšmetus, un var redzēt, ka ir konkrēti gadījumi, kad matemātikā mācību stundu skaits faktiski nenotiek pat puse no šīm stundām, plānotajām stundām, iespējams samazinātajām stundām. Arī tādi gadījumi ir bijuši. Revīzijas gaitā latviešu valodā un angļu valodā nenotiek apmēram 1/4 daļa no mācību stundām. Nu tad kā pie šiem skaitļiem mēs varam 9. klasē salīdzināt skolēnu zināšanas prasmes, ja viņu izejas scenārijs 9 gadu garumā ir bijis radikāli atšķirīgs. Un otra lieta ir tā, ka pabeidzot 9. klasi, protams, ka zināšanu un prasmju līmenis būs atšķirīgs, ja kāds ir mācījies 2 reizes vai par 30% ilgāk un vairāk. Un tas liedz šiem bērniem konkurēt izvēlētajā izglītības iestādē nākamajā izglītības pakāpē. Vēl viena problēma. Mācību laikā līdz 9. klasē bērni bez šaubām maina skolu, un šī nevienlīdzība viņiem var radīt grūtības šajā brīdī. Turklāt šī informācija nav publiski pieejama. Vecāki par to nevar uzzināt. Nekādā veidā tas paliek skolas ietvaros, tādēļ salīdzināt nevar, un tad var nākties saskarties ar situāciju, ka mēs par to uzzinām 9. klasē, saņemot centralizēto eksāmenu rezultātus. Par trūkumiem skolu vadības procesā. Un šeit ir ļoti svarīgi, ka viss, kas notiek skolā mūsdienās no izglītības kvalitātes viedokļa, ir vērsts uz to, lai notiktu nepārtraukta bērna izaugsme. Ja bērnam ir vājš sniegums, tad skolai ir mērķtiecīgi jāvada visā personāla komandā sadarbojoties, tai skaitā ar atbalsta personālu, lai celtu šo bērnu izaugsmi uz vidēju līmeni. Ja viņam ir vidējs līmenis, vēl jo vairāk tur ir potenciāls celt uz labu līmeni, un arī pie laba līmeņa nedrīkst apstāties, tad ir jāiet tālāk uz vēl labāku līmeni, protams, ņemot vērā pārslodzes un veselo saprātu diktētās robežas. Un kā katrā iestādē, kas īsteno kādas unikālas funkcijas, tādas ir arī skolā, tātad mācību process un ir vadības procesi, kam kā tādiem zobratiem ir jābūt iedibinātiem katrā skolā, kas nodrošina to, ka tajā brīdī, kad viņā ienāk bērns, neviens bērns nepaliks nepamanīts un nepazudīs, jo viņš kaut kur kāds viņu tajā sistēmā pamanīs. Viss sākas ar skolēnu zināšanu un prasmju, diagnostiku kāda mācību posma sākumā, ar vajadzību atpazīšanu un identificēšanu, ar skolas komandas sadarbību, apzinoties, ka mēs visi kopā strādājam ar vienu bērnu, nevis bērnam ir jāpielāgojas katram skolotājam atsevišķi, vērtēšana un atgriezeniskā saite, kas dod bērnam iespēju uzlabot savu sniegumu un arī sajūtu, ka kļūdīties mācību procesā drīkst. Vēl viens elements, ko mēs revidējām revīzijā, bija sadarbība ar ģimenēm un vecākiem, kam būtu jānotiek tieši šajā izaugsmes veicināšanas pozitīvajā gultnē, lai arī mēs negājām, tur nepārbaudījām ierakstu saturu e-klasē, bet tā kopējais novērojums revīzijā ir tāds, ka šī komunikācija tiek uzsākta vēlu, kad ir jārisina problēmas un konflikti. Un, protams, ka šis uzskaitījums to vēl varētu turpināt.
Viens no tādiem aspektiem attiecībā uz skolu vadības procesiem, ko es gribētu izcelt šajā revīzijā, ir formatīvā vērtēšana, par ko publiskajā telpā ir plašas diskusijas. Un teikt, ka tas ir ļoti efektīvs instruments, ja viņu profesionāli izmanto, jo tā ir tā atslēga uz to drošo vidi, kurā drīkst kļūdīties. Tas nozīmē, ka mācību procesa laikā bērni tiek vērtēti bez atzīmēm, iedodot produktīvu atgriezenisko saiti, lai viņš varētu saprast, cik tālu viņš atrodas no sasniedzamiem rezultātiem, lai viņš varētu saprast, ko viņš pats mācās, lai viņš varētu apmeklēt konsultācijas, lai viņš varētu palūgt atbalstu, ja tāds ir nepieciešams. Bet, ja to dara formāli, tas kļūst par bezjēdzīgu birokrātisku slogu. Un revīzijā mēs redzējām, ka šie procentu darbi nav pirms visos mācību priekšmetos, pirms visiem lielajiem kontroldarbiem. Tāpat mēs datos redzējām to, ka tie mēdz būt vienu dienu pirms lielā kontroldarba, un tad tajā dienā vēl ir vairāki kontroldarbi, kas liedz bērnam iespēju objektīvi sagatavoties un, protams, vērsties pēc palīdzības vai apmeklēt konsultācijas. Katram bērnam ir stiprās puses, vājās puses un kaut kas viņam padodas vidēji. Iespējams, ka to arī var attīstīt, tikpat labi iespējams, ka arī nē, bet bērnus šādi sadalīt nevar, jo katrā ir no katras šīs kompetenču jomas. Lūk, un tad, ja mēs skatījāmies, kā skolās mērķtiecīgi, sistemātiski tiek strādāts ar katru no šīm vājajām, vidējām un stiprajām pusēm, tad mēs redzam, ka darbs ar talantiem pamatā ir dažu skolēnu gatavošana olimpiādēm, bet tāda talantu atpazīšana un motivēšana un sevis apzināšanās, pašapziņas celšana caur šo sistemātiski notiek reti. Skolēni ir vidēju sniegumu. Starptautiskos pētījumos mēs saņemam aizrādījumus, ka mums ir jāceļ skolēnu ar augstu rezultātu īpatsvars, un šī ir tā bāze, uz ko mums ir jāstrādā. Jo, ja mēs strādāsim ar tiem dažiem augstajiem rezultātiem, tad vairāk jau viņi nekļūs. Un par atbalstu. Bez šaubām par atbalstu. Atbalsta personāls nav pietiekams, un valsts kontrole kritiski vērtē arī sagaidāmo programmu skolā, jo slodzes un finansējums nav rēķināts balstoties faktiskajās vajadzībās, pārreikinot atvēlēto slodžu skaitu uz reālu bērnu skaitu, kam šāds atbalsts varētu būt nepieciešams. Mums sanāca, ka logopēds un psihologs ar bērnu varēs strādāt 11 līdz 18 minūtes nedēļā. Par to, vai mēs bērna problēmas pamanām agrīni. Un šeit mēs atsakojām centralizētajos eksāmenos izkritušo bērnu dzīves gaitu skolā, un tur bez sarežģītām metodēm un datiem ir nosakāms, ka 6. klase ir tas brīdis, kad šīs problēmas jau bija pamanāmas, un tur nav nekādu šaubu par to. Jautājums ir, kas ir noticis tālāk. Visskumjākie ir tie gadījumi, kur mēs redzam, ka, piemēram, skolēnam 3. klasē valsts pārbaudes darbā sniegums ir bijis 90%, bet gala eksāmenā vairs tikai 7, kas parāda, ka bērnu dabiskās spējas nav šķērslis apgūt mācību saturu. Pāris vārdos par akreditāciju. Akreditācija ir ceļa sākums, jo tā vērtē šos vadības procesu kvalitāti bērnam, ka viņš var ienākt skolā, ka vecāki var paļauties uz to, ka tur viss būs kārtībā. Eksāmeni ir otrā galā, pēc 9 gadiem, tas ir daudz par vēlu, un cik gan liels ir iespējas, ko mainīt, ja matemātikas eksāmenā ir 7% un reizrēķins sagādā grūtības. Lūk, un šeit mēs redzam, ka akreditācija ir formāla. Principā mēs akreditējam jebko, kritēriji ir vispārīgi, kritēriji ir interpretējami un dod iespēju arī revīzijā analizētajos gadījumos pievilkt to pozitīvo akreditācijas lēmumu aiz viena punkta.
Un tas ir novedis arī pie situācijas, ka mēs varam Latvijā akreditēt skolu, kuras novērtējumā ir ierakstīts, ka tur ir augsti vardarbības riski, ka tur ir nepietiekams atbalsta personāls un ka šī skola nav piemērota lielākajai daļai skolēnu, kuru tajā brīdī bija nepilni 600. Kam vēl ir jābūt, lai mēs neļautu bērniem ieiet šādās skolās, un pat, ja tur tiek veiktas krīzes intervences un nodrošināta policijas klātbūtne gaiteņos, kurš bērns ir pelnījis šādu pirmās skolas izglītības pieredzi un kādas sekas tas atstāja nākotnē. Un izglītības pārvaldei šādas lietas nevar palikt nepamanītas, jo tas neizveidojas vienā dienā. Un tas tikai parāda uz bezdarbību un arī zināmu segregācijas kultūru, kas ļauj šim attīstīties līdz brīdim, kad mēs nonākam krīzes situācijā. Par plānošanu teikšu to, kad notiek plānošana 3 līmeņos, valsts pašvaldību un izglītības iestāžu, ļoti kompleksi, un tur noteikti ir kaut kas par daudz, jo dokumenti nonāk viens otram pretrunā, un mērķi un rezultāti nav saskaņoti ne vertikāli uz augšu, ne arī horizontāli starp pašvaldībām. Vēl gribu pieminēt vienu gadījumu, kad mums ir likumā iegrozīts uzdevums pašvaldībām veidot izglītības ekosistēmas stratēģijas. Tajā brīdī, kad par to tika lēmts, bija plānots, ka būs nodrošināts metodisks atbalsts pašvaldībām un arī digitāli rīki, diemžēl tā sadaļa izpalika. Un tas jāskata kopsakarā ar to, ka šāds pienākums ir iegrozīts likumā tikai 3. lasījumā, nesniedzot skaidrību, kas tieši ar to ir domāts. Rezultāts ir tāds, ka lielākā daļa pašvaldību šo pienākumu ir nodevusi ārpakalpojumā privātam pakalpojumu sniedzējam un lielāko daļu vienam komersantam. Kopumā pašvaldībām tas ir radījis izdevums 500 000 apmērā. Un vēl mēs redzam iespēju atbrīvot skolas no pienākuma rakstīt skolu attīstības plānus, jo pietiek ar izglītības pārvalžu un pašvaldību līmeņa plānošanas dokumentiem ilgākam termiņam. Savukārt skolās mēs redzam, ka tos pašus mērķus var sasniegt ar īstermiņā plānošanas dokumentiem, pašnovērtējumu ziņojumiem un tādiem citiem dokumentiem, kas jebkurā gadījumā būtu aizpildāmi. Ieteikumi ir sniegti izglītības ministrijai, un šeit tik viens teikums no mūsu puses. Atbildība Latvijā par izglītības sistēmu ir sadalīta starp ministriju, pašvaldībām un skolām, bet likuma līmenī un politikas plānošanas dokumentos tie mērķi un koncepti ir pareizi ierakstīti, uz ko mums būtu jāiet ir aizgūt labā praksē un pētījumos, bet mēs gadiem neredzam, ka mūsu izglītības sistēmā ir ļoti atšķirīga un arī stipri vāja šī te brieduma pakāpe to īstenot. Un mēs varam ielikt skaistas lozingus likuma līmenī, un tie paliek, viņi nenokļūst līdz skolai. Tādēļ mēs aicinām izglītības un zinātnes ministriju daudz aktīvāk iesaistīties īstenošanas posmā. Diemžēl līdz šim visi attīstības jautājumi tiek būvēti uz projektu finansējuma pamata. Paskatāmies iepriekšējo plānošanas periodu gadus atpakaļ. Tagad mēs runājam par 29., 30., 31. gadu, bet es atgādināšu, skolā ir bērni 5 un 10 gadi, tur jau viena paudze būs izgājusi cauri šai skolai, nesagaidot pārmaiņas. Paldies! Labdien, godātie klātesošie valsts kontrolas darbinieki, mediju pārstāvi, mani kolēģi, kas arī šeit kuplā skaitā ir pievienojušies sarunai. Iesākumā sākušu ar to, ka teikšu paldies par valsts kontrolai par
pievēršanos ļoti būtiskam izglītības politikas jautājumam. Vienlīdzīgas iespējas izglītībā ir gan globāls uzstādījums, kas ir ANO dalību valstu apņemšanās īstenojot ilgspējīgas attīstības mērķus, gan nešaubīgi tā ir nozīmīga nacionālās izglītības politikas prioritāte. Arī 2025. gadā un 2026. gadā valdības rīcības plānā mēs esam ļoti skaidri akcentējuši to, ka kvalitatīva, iekļaujoša un pieejama izglītība katram bērnam ir svarīga šīs valdības prioritāte, un Izglītības zinātnes ministrija pie tā strādā, un es vēlos arī akcentēt, ka mēs pilnībā apzināmies, ka mums ir daudz lietas, kas ir izcināmas, un vēlamies arī atklāti par tām runāt, un arī par to runājam. No savas puses vēlos arī akcentēt to, ka ir dažādas pieejas, kā vispār mēra vienlīdzīgas iespējas izglītībā. Un valsts kontrole mums šodien piedāvā skatījumu caur izglītības standartu un tā īstenošanas prizmu. Un jāpaldies par šo analīzi, kas ir rūpīgi veikta, vērtējot 2021. un 2024. gadā īstenoto praksi un spēkā esošos tiesību aktus. Mēs noteikti turpināsim kopā arī ar ekspertiem šo ziņojumu vērtēt un strādāsim pie izteikto rekomendāciju ieviešanas. Bet no savas puses vēlos arī akcentēt to, ka Izglītības zinātnes ministrija uzskata, ka šajā jautājumā ir nepieciešams iet dziļāk, jo, kā es arī sākumā akcentēju, veidi, kā tiek vērtēta izglītības pieejamība, vienlīdzīgas iespējas izglītībā, ir gana plaši, un mums ir svarīgi izmantot gan UNESCO un Pasaules bankas piedāvātos pētījumus, un arī metodika šajā ziņā, kas skata gan skolānu uzņemšanas un pabeigšanas koeficientus, apmeklējumu līmeni, pārejas rādītājs no viena izglītības līmeņa uz nākamo līmeni, skolu neapmeklē šo bērnu skaitu, reģionālās atšķirības, skolas fizisko pieejamību bērniem ar dažādām mācīšanās grūtībām. Ļoti būtiska metodika ir saistīta arī ar OECD pieeju, kas mēra sociālo-ekonomiskos rādītājus. Un Izglītības zinātnes ministrija šajā brīdī arī pasūta pētījumu, kas tieši plāno sagatavot Latvijas vajadzībām skolēnu sociāla-ekonomiskā stāvokļa indeksus, kas mums līdz gada beigām ļaus padziļināt, skatīt katru skolu un vērtēt to, kāds ir izglītības nevienlīdzību veidojoši faktori, un mēs varēsim saprast šo situāciju diezgan padziļināti dažādās vecuma grupās un arī dažādu skolu griezumā. Vēl runājot par kontekstu, jo arī valsts kontrole mums uzdeva jautājumu, vai šī revīzija ir noderīga. Jā, es varu teikt, ka šī revīzija šobrīd iekrīt tādā brīdī, kad mēs daudz strādājam jau uz nākotnes plānošanu. Jūs zināt, ka Latvijā šobrīd arī tiek prezentēta Latvija 2050 vīzija, un šīs vīzijas ietveros, kur tad dodas Latvija, ļoti būtiska loma ir iezīmēta izglītībai, tāpēc arī Izglītības zinātnes ministrija šobrīd strādā pie sava piedāvājuma Izglītība 2050. Mēs vienlaicīgi veicam dažādu veidu izvērtējumu, un viens no tiem, ko mēs pagājušā gadā rūpīgi esam darījuši, ir kādi ir bijuši 5 gadi kopš jaunā standarta skola 2030 ieviešanas. Es pati personīgi pagājušā gada otrajā pusē esmu tikusies ar vairāk nekā 650 izglītības iestāžu vadītājiem. Kopā ar mūsu kolēģiem mums bija ļoti skaidri strukturēta saruna, kur mēs ļoti daudz varējām personīgi dzirdēt, ko izglītības iestāžu vadītāji saka un kādu atgrieznisko saiti mums dod. Mēs arī šos rezultātus esam apkopojuši, kas kopā tika īstenots 6 reģionālos semināros un vēl vakardien webinārā vairāk kā 700
izglītības iestāžu vadītājiem esam prezentējuši. Vienlaicīgi mums ir bijuši arī 2 augsta līmeņa ekspertu semināri, lai runātu par to, kādas tad ir nepieciešams izmaiņas izglītības saturā un tad arī standartā, domājot par nākotnes izaicinājumiem, to, kur kopumā dodas Latvija un kāda ir vispār kopumā nepieciešama Latvijas valsts un tās sabiedrības kāds ir vajadzības Latvijas valsts un tās sabiedrības attīstībai. Un tieši no izglītības skatu punkta. Tālāk es vēlētos turpināt savus komentārus par valsts kontrolas uzdotajiem jautājumiem, kādi tad ir priekšnoteikumi kvalitatīvai izglītībai. Un pieskarties tad arī šiem 4 būtiskajiem priekšnoteikumiem, kurus arī no sava skatu punkta vērtē valsts kontrole. Pirmkārt, es domāju, ka jebkuram ir skaidrs, ka kvalitatīva izglītība būtiski ietekmē pieejamie cilvēku resursi un finansēšanas modelis un arī finansējuma apjoms, kas ietekmē nešaubīgi vienlīdzīgas iespējas bērniem, kas dzīvo visdažādākās Latvijas vietās. Mēs to esam pilnīgi un skaidri atzinuši, ka patreizējais finansēšanas modelis nauda seko skolēnam sevi ir izsmēls un patiešām rada būtiskas atšķirības izglītības pakalpojuma pieejamībā šobrīd Latvijā. Tāpēc pagājušā gadā gan ministrs kabinets, gan Saeima ir apstiprinājis grozījumus izglītības likumā, un šobrīd Izglītības zinātnes ministrija, gatavojot ministrs kabineta noteikumus, strādā pie jauna finansēšanas modeļa ieviešanas, kuram pamatmērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, pieejamu un iekļaujošu izglītību katram bērnam, neatkarīgi no viņa dzīves vietas. Un tam papildus ir plānot arī resursi. Jāsaka godīgi, ka nebija vienkārši papildus resursus piesaistīt, ņemot vērā to situāciju, kādā mēs ģeopolitiski atrodamies, bet izglītība bija viena no finansēšanas prioritātēm, un tad papildus šajā gadā mums ir 45 miljoni, lai varētu īstenot šo reformu. Nākamā gadā 90,6 miljoni un 2028. gadā 86,6 miljoni. Līdz ar to mēs ceram, ka tas mums dos iespēju sasniegt tos mērķus, kurus mēs esam izvirzījuši. Vismaz tik tālu, cik būtiska ir tieši finanšu resursu pieejamība. Otrs būtisks priekšnoteikums ir nešaubīgi vienota izpratne, kas ir kvalitatīva izglītība un skaidras, izmērāmas prasības, kā to ieviest dzīvē. Un valsts kontrole jau arī pareizi norāda, ka izglītības likumā mēs esam definējuši, kas ir kvalitatīva izglītība. Standartā ir plašāk skaidrojumi var atrast tam, ko mēs saprotam ar kvalitatīvu izglītību. Bet tas, kas mums iztrūkst, ir tiešām konkrētas prasības sistēmiskai izglītības kvalitātes nodrošināšanai. Šajā gadā šis ir viens no būtiskiem izglītības zinātnes ministrijas uzdevumiem. Šeit ir arī kolēģi klāt no vispārējās izglītības departamenta direktors Rudolfs Kalvāns, kurš arī var par šiem jautājumiem stāstīt detalizētāk. Bet katrā gadījumā šīs ir viens no tādiem lielajiem uzdevumiem, ko mēs apņemamies šajā gadā īstenot. Bet, protams, ir nepietiek to, ka ir tikai ministra kabineta noteikumi, kas ļoti stingri pasaka, kādas ir prasības un kā tās būtu īstenojams. Ir svarīgi arī nodrošināt izglītības kvalitātes uzraudzību, kā mēs to arī saucam par monitoringu, kas tiek veikts ar dažādu instrumentu palīdzību. Tad pirmkārt, viens no instrumentiem, ko valsts kontrole minēja, ir akreditācijas, un šeit mēs varam pilnībā piekrist, ka akreditācijas process ir jāpārskata. Šī gada sākumā, 2026. gada 5. februārī, Saeima ir arī pieņēmusi grozījumus, kas paredz izmaiņas akreditācijas procesā, ieviešot diferencētu akreditāciju un izstrādājot ministra kabineta noteikumus par izglītības kvalitātes prasībām, sistēmiskām prasībām, mēs arī radīsim tiesisko bāzi, ar kuras palīdzību izglītības kvalitātes valsts dienestam tad būs vēl papildus akreditācijā jāveic šie nepieciešamie mērījumi jau pēc ministra kabineta noteikumiem.
Tad, ja mēs runājam vēl par izglītības kvalitātes uzraudzīšanu, es pateicos valsts kontrolē par izglītības kvalitātes monitoringa rīka novērtēšanu, jo es domāju, ka klātesošie mēdī droši vien arī atcerās, cik grūti mums pagājušā gadā gāja pārliecināt gan sociālos partnerus, gan lielu sabiedrības daļu par to, ka šāds izglītības kvalitātes mērīšanas instruments ir vajadzīgs un ka, lai to kvalitatīvi ieviestu un lai tiešām ar šī rīka palīdzību varētu mērīt katra bērna sniegumu, ir nepieciešami būtiski līdzekļi. Šobrīd mēs esam panākuši vienošanos un esam pieņēmuši nepieciešamos lēmumus. Darbs pie monitoringa instrumenta izstrādes notiek. Jau šajā pavasarī mums ir plānoti pirmie monitoringa darbi, tātad 3. un 6. klasē attiecībā uz pamatprasmēm, savukārt 2., 5. un 8. klasē attiecībā uz vienotas skolas ieviešanas rezultātiem. Un šī gada vasarā mēs jau varēsim sagatavot pārskatus, kas palīdzēs katrai skolai un katrai pašvaldībai vērtēt, jāsaka, dažādos griezumos katra bērna sniegumu, un savukārt mūsu valsts izglītības attīstības aģentūrai tas palīdzēs mērķtiecīgāk strādāt ar pedagogiem, skolu vadības komandām, lai piedāvātu nepieciešamās profesionālās pilnveidas programmas. Tad trešais būtiskais priekšnoteikums, kuram ļoti daudz pieskarās valsts kontrole savā ziņojumā, ir mūsdienīgs izglītības saturs. Tad kāds ir mūsu pamat izglītības standarts, cik tas ir atbilstošs mūsdienu prasībām, vai tas tiek ieviests pilnā apjomā, tad tie ir tie jautājumi, uz kuriem ir svarīgi atbildēt, un vai ir nepieciešams veikt šajā standartā labojumus. Ja mēs runājam par izglītības saturu, tad, protams, mums ir svarīgi, lai šis izglītības saturs ir vienots sasniedzamos rezultātos, bet vienlaicīgi arī ļauj pielāgot izglītības procesu bērniem ar dažādām vajadzībām. Un šis ir bijis viens no jautājumiem, ko mēs arī reģionālos semināros ar izglītības vadītājiem pagājušā gadā vērtējām. Un te ir, jāsaka, diezgan dominējoša atbilde tam, ka šobrīd spēkā esošais standarts ir jāpārskata, tas ir pārslogots, sasniedzamie rezultāti ir jāprecizē. Bet vienlaicīgi izglītības ekspertu seminārā mums bija arī tāda plašāka diskusija par standartu 21. gadsimtā, kad apstākļi ļoti ātri apkārt mums mainās. Ja mēs paskatāmies uz patreizējo standartu, tas tika izstrādāts pirms Covid pandēmijas, un Covid pandēmija ienes būtiskas izmaiņas izglītības procesā. Ļoti strauji ienāk mākslīgais intelekts, kas atkal ietekmē un maina apkārtējo kontekstu, izvirzot jaunas izaicinājumus izglītībai. Līdz ar to mums faktiski ir jārunā arī tā plašāk par to, kā veidot šo standartu elastīgāk, un vai standarts, kas ir sazarota tiesību aktu sistēma, ir tas labākais veids un forma, kā mēs varam ātri reaģēt uz tām izmaiņām, kas reāli dzīvē notiek. No savas puses gribu akcentēt to, ka mēs nedrīkstam aizmirst, ka izglītības process notiek gan formālā, gan neformālā vidē. Un arī tās neformālās formas, kas ir pieminētas valsts kontrolas ziņojumā, mācību ekskursijas, mācīšanās vidē, skolas somas programmas apmeklējumi, ir uzskatām par būtisku mācības procesa sastāvdaļu, kas palīdz bērniem iegūt šo te nepieciešamo pieredzi un sasniegt tos mērķus, kas ir definēti standartā. Par standartu runājot, tas, ar ko mums ir jārēķinās, ka jebkur jauna standarta izveida paņems liels resursus un prasīs arī laiku. Nekādā gadījumā standarta izstrāde nedrīkst būt sasteigta, jo tas ir viens arī no tādiem secinājumiem, kuru mēs ieguvām un par ko mēs vienojamies arī sarunā ar izglītības iestāžu vadītājiem.
ka viens varbūt no tādām vājākām lietām, veidojot skolu 2030, bija tas, ka par pašu standartu un uzstādītiem mērķiem mēs visi piekrītam, ka tas ir labs un moderns, bet ir bijis nepietiekams darbs pie ieviešanas. Un patiesībā tieši ieviešana ir bijis tā, kur ir bijušas galvenās problēmas, no tā mums ir jāmācās. Un domājot jau par nākamo standartu veidošanu nākamajos gados uz priekšu. Tas, ko mēs šobrīd varam darīt, mēs redzam iespējas veikt atsevišķus labojumus esošajā standartā, bet mani kolēģi Inta Ozola par to runās vairāk. Tad mēs nešaubīgi piekrītam, ka ir nepieciešams pilnveidot sniegumu vērtēšanu un eksamināciju. Mēs šajā gadā esam uzsākuši darbu ar OECD ekspertiem, lai izveidotu nacionālo vērtēšanas ietvaru, bet arī par to es došu iespēju manai kolēģei Intai Ozolai runāt detalizēti. No savas puses vēlos pievērsties 4. būtiskam priekšnoteikumam, kas ir saistīts ar izglītības kvalitātes nodrošināšanu vienlīdzīgām iespējām, proti tā ir atbalsta sistēma visiem izglītības procesā iesaistītājiem, pedagogiem, skolu izglītības, skolu vadības komandām, pašvaldībām, pašiem bērniem un viņu ģimenēm. Un mums ir arī ļoti būtiski uzsvērt to, ka izglītības procesu nodrošina gan pedagogi un skolu vadītāji, tad skolas, pašvaldības, paši bērni ir būtiski spēlētāji, bet lūdzu neaizmirstīsim vecākus. Mūsu ieskatā mēs esam pārāk aizmirstuši arī par vecāku lomu šajā kopējā darbā, un šī nešaubīgi būs viena no mūsu prioritātēm šajā gadā, par ko mēs esam ar kolēģiem vienojušies, ir vairāk iesaistīt vecākus pārstāvošas organizācijas, jo tā situācija, ka pedagogi un vecāki savā ziņā varētu teikt karo un konfliktē, nav normāla. Mūsu ieskatā šīs ir šīs divas izglītības procesa mēķu grupas, kurām ir ļoti, ļoti cieši jāsadarbojas, un mums no savas puses jādara viss, lai mēs šo sadarbību veidot un veicinātu. Valsts kontrole akcentēja jautājumu par atbalstu personālu. Jā, piekrītam, tas ir ārkārtīgi kritisks jautājums, tad mēs runājam par iekļaujošo izglītību, un īpaši par bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Šeit ir jāatzīst, ka mums pietrūkst kopumā atbalsta personāls Latvijā, bet būsim arī realisti, ka mums vispār cilvēku kapitāls darba tirgū ir ierobežots. Un tas ir tas, ko mēs diemžēl arī redzam, ka šobrīd caur jaunās programmas skolā ieviešanu mēs jau šajā gadā esam, un pagājušā gada pirmajos 4 mēnešos papildus bijām iedevuši pašvaldībām līdzekļus atbalsta personāla piesaistai, bet ir vakances un atbalsta personāla vietām cilvēki trūkst. Mēs šobrīd mērķiecīgi strādājam ar augstskolām, pedagogu sagatavošanu, atbalsta personāla sagatavošanu par valsts budžeta līdzekļiem ir būtiska prioritāte valsts pasūtījumam vairākās augstskolās. Rūpīgi sakojam līdz arī, kāda ir absolventu rezultāti, kas kopumā ir labi, 86% dodas tālāk strādāt darba tirgū. Bet es šeit piekritīšu, ka patiešām šī ir aktuāla problēma, ka gan tīri uz datiem raugoties, mēs redzam, ka pēdējo 3 gadu laikā atbalsta personāla skaits kopumā skolās ir pieaudzis. Var minēt no 4515 personām 2023. gadā līdz 6161 personai 2025. gadā. Mēs noteikti turpināsim, un šī ir arī viena no mūsu šī gada prioritātēm, lielāku uzmanību pievērst iekļaujošai izglītībai. Un ir ļoti svarīgi kritiski izvērtēt spēkā esošo tiesisko ietvaru un prakses un veikt nepieciešamās izmaiņas. Es šeit gribu pilnībā piekrist valsts kontrolē, ka svarīga ir gan agrīna katra bērna diagnostika, gan atbalsts bērniem ar mācīšanās grūtībām. Ir ļoti svarīgi arī katra bērna personīgās līderības prasmes izkopšana, sociālo-emocionālo kompetenci izkopšana, un nešaubīgi ir nepieciešams arī atbalsts īpaši talantīgiem bērniem. Tad es jau tūlīt noslēgšu. Tika pieminēti arī kavējumi. Jā, mums arī esam veikuši
pētījumu analīzi un saprotam, ka tiešām šis kavējumu skaits ir sasniedz diezgan kritisku situāciju. Šobrīd izglītības departaments strādā pie vienota principu noteikšanas un plāno pilotprojektus vairākās pašvaldībās. Un noslēgumā vēl pieskaršos izglītības attīstības plānošanai, kas arī ir skatīta valsts kontrolas ziņojumā. Šeit man ir jāpiekrīt, ka mums ir jārada visi līdzekļi, lai mazinātu birokratisko slogu skolās, un ir jāstiprina tieši pašvaldību ekosistēmas stratēģijas. Un ja mēs redzam arī to, ka līdz ar programmu skolā ieviešanu ekosistēmas stratēģiju loma pieaugs. Iepriekšējos gados ir veiktas gan mācības, gan ir metodiskie materiāli izstrādāti par to, kā šīs stratēģijas ir jāsagatavo. Un es pateikšu no savas puses, kā cilvēks, kas daudz nodarbojas ar strateģisko plānošanu, manuprāt, ir ļoti nepareizi, ka stratēģiju izstrāde tiek nodota ārpakalpojumā, jo stratēģijas veidošanas būtība ir procesa kvalitāte, kurā tiek iesaistītas visas puses, kurām ir būtiska loma izglītības kvalitātes veidošanā. Tāpēc tas, ko mēs redzam, ir nepieciešama papildus strādāt īpaši par pašvaldībām, pašvaldības vadības līmeni attiecībā uz šo stratēģiju veidošanu un arī kādi ir tie pamatprincipi, kā šīm stratēģijām ir jātopa. Kopumā revīzijas secinājumi apstiprina ministrijas rīcībā jau esošo informāciju un faktus par izaicinājumiem pamat izglītības posmā, bet vienlaikus mēs arī no savas puses gribam uzsvērt, ka ir ļoti jāuzmanās no jebkādas tālākas izglītības pārvaldības centralizācijas, jauna administratīvā sloga radīšana. Joprojām ļoti svarīga ir skolu un pedagoģu autonomijas saglabāšana un stiprināšana, bet šeit ļoti svarīgi būtu, ka galvenais akcents nav uz kontroli, bet galvenais akcents ir tieši uz atbalstu, uz iedrošinājumu un izglītību. Paldies! Tie ir tādi galvenie komentāri, ko es no savas puses gribēju pievienot. Labdien! Cienot atvēlēto laiku, pavisam īsi daži no ieplānotajiem pasākumiem, kurus reaģējot uz valsts kontrolas ieteikumiem, esam jau pārunājuši un arī izvirzījuši kā turpmākos darāmos darbus. Vēlreiz tātad liels paldies par valsts kontrolas ieteikumiem. Redzam, ka tie mums palīdzēs turpināt jau iesākto ceļu. Un varbūt daži precizējumi saistībā ar konkrētiem darbiem, kas ir plānoti. Tātad, runājot par pamatizglītības standartu, par mācību priekšmetu integrāciju, par precīzāku mācību stundu skaita iezīmēšanu, mēs saredzam, ka tuvākie soļi būs noteikti vienot pieeju mācību satura integrācijas jautājumos, jo skaidrs, ka nevienmēr rakstīti likumi veiksmīgi īstenojas dzīvē. Un šis ir tas gadījums, kur plānojot integrāciju, mēs viennozīmīgi cerējām, ka skolas pastiprinās sasniedzamo rezultātu īstenošanu, nemazinot stundu skaitu, bet dzīvē piemēri rāda, ka tātad šeit ir nepieciešami precīzāki ierobežojumi vai nosacījumi. Tāpat arī piekrītam, ka normatīvajā regulējumā būtu jānosaka pienākums izglītības iestādē norādīt informāciju par veiktajām izmaiņām, un jau esam ar kolēģiem pārunājuši, kas būs tas ceļš, kā visvienkāršāk šo prasību arī īstenot. Paralēli pārskatām šobrīd mācību priekšmetu programmas, lai precizētu gan stundu skaitus, gan arī iekļautu alternatīvas mācību formas, stiprinot skolu tradīcijas, gan svētku dienas mācību gadu ietvaros, gan dažādu pasākumu aktivitāšu īstenošanu, plašākas izglītības pieredzes iegūšanu. No savas puses arī gribu teikt paldies par tādu jautājumu aktualizāciju, kas ir saistīta ar formatīvās vērtēšanas nozīmi. Šie 5 gadi standarta ieviešanā, protams, ir izgaismoši to, ka pedagogiem ir vajadzīgs atbalsts, kā visveiksmīgāk formatīvo vērtēšanu skolā iedzīvināt, jo tā ir drošā vide, kur drīkst kļūdīties.
Un šeit mēs jau kopš pagājušā gada janvāra esam uzsākuši ļoti intensīvu atbalstu skolotājiem. Mums ir metodiskā atbalsta nodaļa, mums ir valsts metodiķi katrā mācību priekšmetā, kuri caur mācību priekšmetu prizmu stiprina skolotājus, radot piemērus un kopīgi diskutējot par iespējamo attīstību. Paldies par monitoringa darbu, tādu aktualizēšanu. Jā, esam ceļā uz tiem un ceram, ka jau pēc dažiem mēnešiem varēsim nodrošināt gan skolām, gan pašvaldībām ļoti skaidru atgriezenisko saiti par katra bērna stiprajām pusēm nepieciešamo atbalstu. Un taisnība ir tajā, ka tas ir kopīga atbildība gan dibinātāji, gan skolotāji, gan vecāka, gan arī bērna atbildība par šo mācību ceļu. Līdz ar to mums ir kopā jāpanāk, ka mēs rūpējamies un redzam katru bērnu un vajadzīgā brīdī varam iedot atbalstu. No konkrēti plānotajām vēl aktivitātēm, kas saistītas ar skolu pārvaldības procesu uzlabošanu, gribam iezīmēt, ka tieši reģionālajos semināros esam sadzirdējuši skolu vadītāju vajadzības un jau šogad piedāvāsim ļoti plašas mācības gan jaunajiem direktoriem, gan ilgadējiem direktoriem par dažādiem skolu pārvaldības aspektiem. Un tāpat esam ieplānojuši arī ļoti nozīmīgu atbalstu personālam, gan saulēcīgai diagnosticēšanai, gan arī atbalsta pasākumu efektīvai nodrošināšanai ikdienas procesā. Un noslēgumā gribu teikt, ka šobrīd Ministrijā un Valsts izglītības attīstības aģentūrā esam izveidojuši komandu, kurai tiešām rūp katra bērna sasnieguma, bērna ceļš, un kurai rūp, lai mēs varam iedot skolām un skolotājiem saulēcīgu atbalstu, papildinot ministrs teikto ļoti nozīmīgi, ka mēs, un arī valsts kontrols teikto, nemeklējam vainīgo, bet konstatējam situāciju un veidojam šo ceļa karti, kā varam skolas atbalstīt. Paldies! Paldies runātājiem. Vai mēdīju pārstāvjiem šobrīd ir kādi jautājumi? Skaidrs, jā. Paldies skatītājiem, paldies klātesošajiem. Līdz nākamajai reizei. Visu labu!